Sveiks dēļās, te Kamila, un šodien man ir lieliskas ziņas. Slavenais Urban Decay zīmols nāk uz Latviju, un pirmais stūrītis atvērsies Douglas veikalā galerijā Centrs jau 16. jūnijā. Un šajā sakarā Urban Decay pārstāvi bija tik dāsni un atsūtīja man šādu burvīgu lillīgu kastīti. Un šodien es piedāvāju jums kopā ar mani apskatīties, kas tur ir iekšā. Un pie reizes izdomāju, ka es pastāstīšu par lietiņām, kas man jau ir no Urban Decay, un dalīšos savās atsauksmēs. Nu, vai tas nav vienkārši fantastiski? Veram vaļā skaisto violeto papīru, un iekšā mums te ir daudz labumi. Šis ir All Nighter Makeup Setting Spray. Šis ir pēdējais solis pēc kosmētikas uzklāšanas, kuru pēc tam uzsmidzina uz sejas, un makeups turās ilgāk. Es tūlītās pamēģināšu viņu izņemt ārā. Nu pēc kā nesmaržo patiesībā. Forši ļoti sen gribēju izmēģināt. Šeit mums ir Primer Potion, jeb slavenais Urban Decay acu primeris. Mini izmērs, man šitāds labums jau ir, un manuprāt neviens vien, jo manuprāt šī ir tiešām viena no labākajām, ja ne pati labākā bāze, ja ne pati labākā ēnu bāze, tiešām lieliska. Acu zīmulis, taisam šo mazulīti vaļā. Tadā! Melns tā kā vēlns. Turklāt viņš ir ūdens noturīgs. Tālāk šeit ir atkal Primer Potion. Šis ir anti-aging. Nu vai tie iepakojumi nav vienkārši fantastiski. Manuprāt, tas ir vienkārši tiešām lieliski. Es tagad viņu negribu taisīt vaļā, jo, kā jau es minēju, man daži jau tādi ir, tāpēc es paturēšu vēlākam laikam. Lūpu spīdums. Tonis saucās Layer. Es tieši šo toni gribēju izmēģināt lūpu krāsi. Šis bija viens no Urban Decay dižpārdokļiem. Tas vārds ir dīvains. Tas tie iepakojumi. Jūs redzat to iepakojumu? Vai jūs redzat vispār tos iepakojumus? Tas ir kolosāli, vienkārši kolosāli. Taisam vaļā, kaut kas man tur nokrita. Tas varētu būt. Smaržo pēc vaniļas, patiesībā līdzīgi kā maka lūpu spīdumi. Šis varētu būt tāds ideāls, tonis ikdienai, bet viņš ir diezgan pigmentēts patiesībā, neskatoties uz to, ka tas ir lūpu spīdums. Tagad mums ir matēta lūpu krāsa, un tonis ir Bad Blood. Šī tūbiņa ir vienkārši dievīga. Es dievinu sarkanās lūpu krāsas. Kas var būt labāks par šo? Jūs to redzat? Vai jūs to vienkārši redzat? Un pēdējais, kas man ir kastītē, ir Naked Basics acu ēnu paleta. Es esmu starā, kārtību reizi es esmu starā. Iekšā ir 1, 2, 6 toņi. Pierādziņš nāc ārā. Pierādziņš negrib nākt ārā. Vēl viens brīnums. Godīgi sakot, man kaut kā likās, ka viņiem tie iepakojumi ir metāliski, nevis no plasmasas. Šī ir tāda kā gumijota plasmas, patiesībā ļoti patīkama. Mēģināsim uztaisīt sočus. Šī tiešām izskatās pēc tādas nudu paletes, tādi ikdienas toņi, vai arī tādi toņi, kurus ir viegli kombinēt ar kaut kādiem košākiem, spilgtākiem. Un pats pēdējais melnais. Šis ir riktīgi melns. Man pašai no Urban Decay ir slavenā Naked palete. Iekšā ir 12 toņi, 2 šie te ir matētie, pārējie visi ar tādu satīnu vai pat metālisku finišu. Un es parādīšu kaut kādus vienkārši randomu. Jūs varat
varētu redzēt. Jā, šie metāliskie toņi ir tomēr labāk pigmentēti nekā Naked Basics palete, bet vai nav skaisti? Jā, Naked 1 ir pati pirmā slavenā palete. Viņa ir lieliska gan ikdienas, gan vakara grimam. Varbūt tie toņi izskatās tādi nedaudz garlaicīgi, bet patiesībā ar viņiem var uztaisīt lielisku gan dienas, gan vakara make-upu. Tiešām forša palete, visi toņi, ziežas kā sviests, izskatās skaisti, noturība kolosāla, tikai tie labākie vārdi. Naked 3 palete, un es viņu ļoti, ļoti gribēju. Palete ir tādi vairāk rozīgi toņi, bet tūlīt parādīšu arī dažus svočus. Tā. Ļoti skaisti toņi, bet es saku, es nezinu, kāpēc, neizmantoju viņu, tiešām. Un šī ir Urban Decay Spectrum palete. Manuprāt, tas ir vienkārši dārgakmens, tas ir īsts dārgakmens, viss sākot ar šo lielisko tādu skaisto kastīti. Iekšdaļu var izņemt ārā, un to kastīti var izmantot vienkārši kaut kādu skaistu lietu glabāšanai. 15 toņi. Ir daži tādi neitrāli toņi, bet lielākā daļa ir visādi spilgsti, skaisti, kuras var lietot tādiem trakulīgiem izgājieniem vai kaut kādam fantāziju make-upam. Es parādīšu dažus toņus, atkal uztaisīšu svočus. Vai nav vienkārši skaisti? Diemžēl, ja es pareizi atceros, tad šo paleti varēja iegādāties tikai firmas Urban Decay veikalos, un pie mums būs stūrītis Douglas, līdz ar to es domāju, ka šī palete nebūs, bet, ja ir vēlme, ja patīk šādi spilgti toņi, tad es noteikti iesaku pamēģināt.